Jau otro vasaru unikālu Madonas apkārtnes kultūrvides izpēti veic starptautiska studentu grupa Latvijas Sporta akadēmijas profesora Jura Granta vadībā. 20 studenti kopā ar saviem pasniedzējiem visas nedēļas garumā dodas pie pagastu ļaudīm, iztaujā un intervē vecāka gadagājuma cilvēkus par to, kādas spēles, rotaļas brīvā dabā viņi zina, paši ir spēlējuši un pieredzējuši. Ar vasaras skolas dalībniekiem tikās arī domes priekšsēdētājs. Pats pārsteidzošākais liekas tas, kad tiek nojauktas robežas starp jauniem un veciem cilvēkiem. Un šajā nometnē, šajā vasaras skolā arī tātad jūs redzējāt, kad ir daļa mācību spēki un daļa ir studenti un visi rāmi nojauktas, visas robežas nojauktas un mēs strādājam visi kā vienā komandā. Unikālās idejas autors lielākās Polijas sporta augstskolas pasniedzējs Kristofs Pieha. Vietējās spēles un rotaļas viņš pēta jau 20 gadus, tāpēc radās doma šādu pieredzi attīstīt arī kopā ar Latvijas kolēģiem. Šovasar vasaras skolā latviešiem un poļiem piebiedrojušies sporta studenti arī no Spānijas un Itālijas. Pērn savākts vairāk nekā 60 rotaļu, un pētnieki secina, ka neraugoties uz ģeogrāfiskajiem attālumiem, tajās var sameklēt daudz kopīga. Esmu izpētījis, ka ļoti daudz spēļu no mūsu reģiona ir līdzīgas ar rotaļām, kas nākušas no citām vietām. Tas izskaidrojams ar to, ka agrāk sportiskais aprīkojums bija ļoti vienkāršs. Tās bija koka nūjas vai akmeņi, un tas bija visur. Tāpēc bērni visā pasaulē savās rotaļās izmantoja vienādus rīkus, kas rada šo spēļu un rotaļu līdzību. Daudzas sievietes vecā gada gājuma viņas atcerējās daudzas rotaļas ar dejošanu un dziedāšanu. Ne tikai tur iešanu un dažādu soļu izpildīšanu, bet arī dejošanu. Un priekš manis tas bija kaut kas jauns, jo manā bērnībā neatceros tādus. Līdztekus spēļu un rotaļu pierakstiem nometnes dalībniekiem nākas uzklausīt arī dzīves stāstus un atmiņas. Tad ir jākļūst par psihologu, rosinot cilvēkus atvērties un dalīties pieredzētajā. Vecie cilvēki, pie kuriem mēs bijām, viņi ir ļoti pozitīvi un atvērti. Un, protams, arī tas, ka tu nevari ieiet pie viņa iekšā un teikt, tad pastāstiet man, ko jūs spēlējāt bērnībā. Tur vienmēr nāk līdz visādi citi stāsti un tā laika vēsturi, un nevienmēr tas ir tie ir tādi jautri atgadījumi. Mēdz būt arī tā tiešām, kad cilvēki aizdomājās par savu bērnību un par netik skaistām lietām, un tad ir tā, ka kļūst mazliet skumji, bet, tā ir tāda otra puse tam visam. Projekta galamērķis ir savāktā materiāla apkopošana grāmatā, kas noderētu gan skolotājiem, gan treneriem. Grāmata būtu kā rokas grāmata skolotājiem, treneriem un arī vecākiem. Kopā bērni un vecākiem varētu spēlēties brīvā dabā, uzturēties brīvā dabā. Ieguvēji šajā projektā ir visi. Daloties iespaidos, viena no nometnes dalībniecēm atzina, ka tiekoties ar cilvēkiem laukos, runājoties un uzklausot, ir pārņēmusi lepnuma sajūta par piederību Latvijai un latviskumam.